un pašvaldību amatpersonas, dārgie brāļi un māsas Kristū, kā arī visi, kas seko šim notikumam tiešraidē. Šovakar šajā svētajā vietā Aglonā mēs esam sapulcējušies, lai kopīgi ņemtu dalību tautas krustaceļā. Ar pateicību sirdī un pazemību soļos mēs vēlamies pārdomāt Kristus ciešanu ceļu. Kopā ar Jēzu ietu viņa un arī savu krusta ceļu. Šis ceļš ir sāpīgs, grūts, ciešanu pilns. Kristus kāp Golgātas kalnā, nesot uz saviem pleciem krustu. Vairākus gadu tūkstošus pirms tam kāds cits cilvēks vārdā Mūzus, nesot uz savām rokām divas Dieva baušļu plāksnes, kāpa lejā no Sinaja kalna. Divi kalni, Sinaja kalns un Golgātas kalns. Divi ceļi, ceļš no kalna un ceļš kalnā. Es tevi, jo es atzīstu savu vaini, un mans grāks ar līmi ir manā krīšā. Bet arī iekšienē viņa domās un viņa vēlēšanās. Jēzus pakrīt zem krusta, daudz iemeslu bija šim kritienam. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu un Tevi slavējam.
maxima culpa. Ideo prego, Beata Maria, semper Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostrum potens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat vos ad vitam aeternam. 1. novembrī svinīgi pasludināja dogmu, ka visvētākā jaunava Marija pēc zemes dzīves gaitas beigām tika ar dvēseli un miesu uzņemta debesu godībā. Šīs ticības patiesība bija pazīstama tradīcijā, apliecināta baznīcas tēvu rakstos un īpaši nozīmīga kā daļa no tautas dievbības, kas tika veltīta Kristus mātei. Tieši šis tautas dievbības elements bija virzošais spēks šīs dogmas formulēšanai. Tā kļuva par slavas un paaugstināšanas aktu visvētajai jaunavai. Ioannis et Pauli Cosme et Damiane, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionibus tue moniamur auxilio. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Icilio oblationem servitutis nostre, sed conte familiae tue quesumus, Domine, ut placatus auxilias, diesque nostros in tua pace disponas.